Paldies, paldies, Signe. Ja pirms tam es biju drusku uztraucies, tad pēc tam, kad tu pārteicies, es kārtīgi sāku uztraukties. Un šodien mēs jau ļoti pēc visām tām iepriekšējām prezentācijām, kuras es redzēju par mākslīgā intelekta iespējām potenciālu, un ko vēl var piebilst? Ko es jaunu tādu varu pateikt? Ja? Droši vien neko īsti. Tāpēc vajadzēs man tēlot Grinču un stāstīt par ierobežojumiem vairāk. Un vakarā sākot taisīt slaidus pēc darba, es domāju, ko varētu tādu pastāstīt, jo šeit tāda prominenta publika, visi ļoti izglītoti, visi ļoti saprot, informēti un tā tālāk. Un beigās, atceroties laikus, apmēram 10 gadus atpakaļ, es sāku nodarboties ar mākslīgo intelektu, dažādām tehnoloģijām, nopirku pirmo grāmatu R programmēšana, uzprogrammēju pāris programmiņas un tā tālāk, pāris prognozēšanas modeļus. Un pirms 6 gadiem, sākot darbu Emergenā, toreiz vēl Exigenā, mēs nodibinājām mākslīgā intelekta mašīnu mācīšanās laboratoriju, kur kopā ar dažādiem klientiem realizējam 10 projektus, mēģinot saprast, kas tad īsti strādā un kas nestrādā. Un izrādījās, ka tāds tiešām veiksmīgs, jeb ļoti labi strādājušs risinājums mākslīgā intelekta vai mašīnu mācīšanās jomā ir vienradzis. Jā, mums liekas, ka katrs sanāk, bet patiesībā nē, katrs 10. vai varbūt katrs 20. dod reāli tādu atdevi. Un tāpēc es gribu vairāk parunāt par to, kā saprast lietu patieso vērtību. Ja? Jo, ja mēs saprotam patieso vērtību un daudzās darbības jomās, izpratne par patieso vērtību patiesībā noved mūs pie veiksmes. Ja mēs esam biržas brokeris un mēs zinām, kura kompānijas akcijas ir pārvērtētas vai nenovērtētas, mēs gūsim peļņu. Ja mēs esam nekustamā īpašuma mākleris un zinām, vai šis dzīvoklis vai māja ir pārvērtēta vai nenovērtēta, mēs gūsim peļņu. Tas pats par automašīnām, tas pats par mākslas darbiem un ļoti daudzām jomām, un tas pats arī izrādās par IT sistēmām, mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos. Un tā kā es pieņemu, ka jūs visi esat ļoti izglītoti cilvēki un apveltīti ar šo klasisko izglītību un noteikti ceļojat, arī saprotat mākslu, tad es gribēju paskaidrot šo te uz dažiem piemēriem. Un šeit ir tādi mākslas darbi interesanti. Un sākumā varbūt pievērsīsimies tiem 2 portretiem. Jaunas sievietes portrets, jā, jūs jau atpazīstat, Simoneta Vespucci un Sandra Botticelli mākslinieks, un vecs vīrs ar mazdēlu Domenico Ghirlandaio. Un tie ir abi renesanses laika mākslinieki. Ja, un domāju, ka jūs paprasīsiet kādam Sandro Botticelli, ja, viņš tiks nosaukts kā viens no top 5 renesanses māksliniekiem. Bet sākot studēt dziļāk mākslas vēsturi, jūs sapratīsiet, ka renesanses periodu iezīmē zinātniska pieeja 3D attēla veidošanā. Ja, tātad kā ēnas, lineārā perspektīva, ja, un daudzas šīs te matemātiskās un zinātniskās lietas, kas ļāva māksliniekiem radīt attēlus, kas izskatās dabīgi vai ultradabīgi, ja, šie te mākslas darbi. Un izrādīsies, ka Sandra Botticelli nesekoja šai skolai. Sandra Botticelli nezīmēja 3D. Ja, un turpretī mazāk zināms varbūt Domenico Ghirlandaio, kas pie reizes ir arī Michelangelo skolotājs. Ja, ir viens no spilgtākajiem šīs te tehnikas pārstāvjiem. Un šis te pirmais attēls, kas ir tāds varbūt, nezinu, pazīstams vai nepazīstams, mākslinieks, kas radījis šo te fresku, ir Andrea del Sarto, ja, varbūt daudziem nedzirdēts, un ja jūs nokļūsties Florencē, tad turistu masas parasti ir pie Uffizi galerijas, bet ir neliela tāda baznīciņa, kur ir šis te mākslas darbs Andrea del Sarto. Jūs principā ieejot, tur būsiet viens pats vai viena pati. Ja? Neskatoties uz to, atkal pastudējot
vēsturi, mākslas vēsturi, jūs noskaidrosiet, ka Andrea del Sarto patiesībā ir nākamais aiz tā saucamās High Renaissance, jeb Da Vinci, Rafaels un Michelangelo. Viņš ir viens no nākamajiem sekotājiem un tā kā izcilākajiem šīs skolas pārstāvjiem. Līdz ar to zināt lietu patieso vērtību mums ļauj būt veiksmīgiem. Ja? Un mums arī jāsaprot, ko nozīmē šī patiesā vērtība mākslīgajā intelektā. Un te pirmie trīs tādi bloki, un pirmais grafiks ir aizgūts no Andrew Ng prezentācijas, kur viņš paskaidro patiesībā, kur šobrīd tiek realizēti vairums mākslīgā intelekta projektu. Ja, un ja mēs skatāmies uz tām bultiņām, tās ir tas, kur investē. Ja, kur investē, kur ir R&D, kur ir izpēte, kur var radīt lielus risinājumus. Un tad sākās tā saucamā garā aste, long tail, ja, kur patiesībā tie projekti netiek realizēti, tāpēc, ka nav tik liela atdeve no investīcijām, tur jāiegulda daudz investīcijas. Un pirmajās vietās mums, protams, ir tās lietas, kur ir liela atdeve, tā ir interneta reklāma, ja, tas ir meklētāji, tā ir e-komercija. Tas ir tas, kur ir globāla klātesamība un tehnoloģija giganti tiešām var gūt šo te atdevi no investīcijām. Un es ieliku tur, jūs redzat, tāds sarkans bloks, ja mēs runājam par nelielām, teiksim, kompānijām vai, piemēram, valsts iestādēm, tad, diemžēl, es redzu šobrīd, ka tas ir varbūt šajā tajā garajā astē, kur vieni paši tie projekti nav ar tādu atdevi, kā, piemēram, izmaiņas web meklētājā, ja, vai izmaiņas Amazonā. Līdz ar to šos te projektus mēs vēl nevaram ar ekonomisku tādu atdevi realizēt, un šie te mazie vidēji uzņēmumi, valsts iestādes ir tādā gaidīšanas režīmā. Mums jāsaprot, kā tad to attīstīt, un varbūt pašās beigās man būs atbild uz šo. Otra, runājot par ierobežojumiem, mēs dzirdējam, cik daudzas lietas labas var izdarīt mākslīgais intelekts, bet patiesībā ir zināmi ierobežojumi. Piemēram, mākslīgais intelekts ļoti lēni mācās. Ja? Tas ir tas, ko parasti mums saka Jans Lekuns, Meta mākslīgā intelekta vadītājs. Te piemērs par to, ka jebkurš vidējs cilvēks 20 stundās bez avārijām iemācās vadīt automašīnu, bet mākslīgajam intelektam vajag miljoniem stundu, tūkstošiem notriektu cilvēku, iebraukt kokos, lai reāli saprastu, kā tas ir. Un mans sapnis arī ir pašbraucoša mašīna. Ja, ļoti gaidu. Lai gan Jans Lekuns teica, ka mūsu dzīves laikā nebūs. Un šorīt es lasīju rakstu par to, ka San Francisco bija šovasar palaistas taksometru firma, palaida diezgan daudz pašbraucošas mašīnas, bet tagad jau aizliedza viņus, apturēja, jo viņi traucēja satiksmi, neļāva ugunsdzēsējiem izbraukt un brauca tur bedrēs un vēl visu kaut ko darīja. Un runājot par to, cik uzticams ir mākslīgais intelekts, visi, kas ir darbojušies un ar mašīnu mācīšanos, ar kaut kādiem algoritmiem, tā tālāk saprot, ka tur nav 100% precizitāte. Mēs teiksim, cilvēkam jau arī nav 100% precizitāte. Nav, bet tas nozīmē, ka klātam to mākslīgo intelektu vienu atstāt nevar, viņam vajag klāt kādu pielikt. Un tas varbūt tāda skepses deva. Ja? Bet runājot par to, kas tad reāli iegūst šobrīd no mākslīgā intelekta, un es ļoti iesaku jums šo pēdējo The Economist žurnālu, kur tradicionāli ir ieskats nākamajā gadā, tāds 50 lapu pielikums, un tur ir viena lapiņa par mākslīgo intelektu. Un ko tas saka The Economist eksperti? Un viņi saka, mēs iedalām visus ieguvējus no mākslīgā intelekta 3 grupās. 3 grupas. Pirmā grupa, viņi saka, ir izstrādātāji. Ja? Daudz arī klātesošie. Un jau no 21. gada tiešām pateicoties šim te copilotam, ja, jeb asistentam priekšprogrammētāji, kas taisa kodu, kas iesaka kodu, es arī pats viņu pamēģināju, tiešām labi iesaka, kas ļauj programmētājiem kļūt produktīvākiem, ir ieguvums. Viņi ir ieguvēji, ir tie, kas labi māk to izmantot, strādā produktīvāk, saņem vairāk naudas. Otra ieguvēju grupa ir lielie tehnoloģiju uzņēmumi, kas šobrīd nodrošina infrastruktūru priekš dažādiem mākslīgā intelekta modeļiem. Ja, tur Microsoft, Nvidia, Meta.
Viņi jau šobrīd par saviem pakalpojumiem, tas, ka mēs varam pamēģināt vai izmantot, ja viņi saņem naudu, un viņi jau pelna, viņi jau ir ieguvēji. Un tad ir trešā grupa, kas man bija ļoti interesanta, tur tā kā organizācijas uzņēmumi, respektīvi, lielākā daļa mēs, un tur nav atbildes. Viņi saka, nezinām, vajadzētu būt, ka tieši 24. gadā visi būs baigie ieguvēji, bet kādā tieši veidā nevaram pateikt. Un es domāju, ka mūsu lielais uzdevums arī ir saprast šos te pielietojumus, kas tiešām ir ekonomiski izdevīgi. Un man patika tas diskusija ar Lietuvas kolēģiem, kur viņi teica, atkārtoja šo te biznesa vērtība, jo, ja nav šīs te biznesa vērtības, tad tie projekti netiek realizēti vai viņi notiek tādā eksperimentālā fāzē, bet produkcijā viņi jau nedod to tādu virzību, jeb tādu spararatu neizveido. Jo tas spararats izveidojās tad, kad mēs uztaisam kaut ko, spējam nomērīt, varam parādīt tos ieguvumus un tad motivēt tālāk veidot risinājumus. Bet paskatieties uz dažiem piemēriem, arī Latvijā valsts sektorā. Kāpēc pieminu tik daudz valsts sektoru? Jo es uzskatu, ka šobrīd valsts sektors Latvijā tā ir vieta, kur ir vislielākais potenciāls priekš mākslīgā intelekta un advanced analytics risinājumiem. Jo ir ļoti daudz klientu, ir ļoti daudz transakciju, ir ļoti daudz sistēmu, darbinieku un tā tālāk. Un, piemēram, tiesu administrācija jau diezgan daudz strādā ar šādiem risinājumiem. Mēs arī esam sadarbojušies ar viņiem. Viņiem, piemēram, ir algoritms, kas prognozē tiesu lietu izskatīšanas ilgumu un izmaksas. Ir algoritms, kas sadala šīs tiesu lietas pa noteiktiem tiesnešiem, lai neradītu interešu konfliktu. Vai arī, piemēram, ir mūsu izstrādāta programma mašīnu mācīšanās, kas ļauj anonimizēt datus, jeb respektīvi operators dot iekšā piemērus, atzīmē, kurus datus vajadzētu anonimizēt, un algoritms iemācās ar laiku, ko vajadzētu anonimizēt. Ja, mēs redzam, šeit pastāv cilvēks, respektīvi cilvēks ir klāt, mums nav šī te melnā kaste. Ja mēs runājam par procesu, tad ļoti svarīgi šajos risinājumos, kā es teicu, šis mākslīgā intelekta risinājums veiksmīgs ir vienradzis. Tas nozīmē, ka mēs nevaram vienkārši piemērot standarta procesu un nonākt līdz tam, ka mēs sākam, daram un izdaram. Tur noteikti jābūt tādai eksperimentēšanas fāzei, jābūt demonstrācijai, rezultātu novērtēšanai. Un svarīgi, ka mēs iesaistam ne tikai tehnoloģiju cilvēkus, piemēram, datu zinātniekus, bet šos te biznesa cilvēkus. Un interesanti ir tas, ka strādājot ar eksperimentiem, parastais klients, kas nāca, viņš teica, man ir 10 terabaiti datu, izdariet kaut ko, atrodiet tur kaut ko. Un mēs viņam teicam, tas tā nestrādā, tev jābūt mērķim, tev jābūt kaut kam, ko tu gribi sasniegt. Un laika gaitā es arī strādājot kopienā, vadot kopienu mākslīgā intelekta Latvijā, es nonācu pie secinājuma, ka trūkst šobrīd izaicinošu, jeb ambiciozu šo te biznesa ideju, vairāk nekā tehnoloģisku iespēju. Jo, ja pajautātu, kas ir tas, ko jūs savā uzņēmumā gribētu prognozēt, jūs nemaz nevarētu atbildēt. Es šo jautājumu uzdevu dažādās auditorijās, un cilvēki apjūg sākumā, viņiem ir grūtības uz šo jautājumu atbildēt, un tad viņi kaut ko mēģina, piemēram, kurš darbinieks saslims. Vienā, piemēram, auditorijā bija tā, es uzprasīju, kas būtu tas, ko jūs gribētu prognozēt? Klusums. Un tad viena HR dāma teica, vai var prognozēt, kura no darbinieciem ies bērnkopšanas atvaļinājumā? Ja? Un tas bija tas jautājums. Tā kā izaicinājums ir šīs te biznesa problēmas. Un viens no, manuprāt, tādiem čempioniem Latvijā ir valsts ieņem dienas, kurš varbūt negaida, kad atnāks kaut kāds liels mākslīgais intelekta risinājums, kas visu atrisinās, bet nelieliem soļiem iet uz priekšu, veidojot sistēmas, kas varbūt ir balstītas ne tīri uz tādiem gudriem, pārgudriem, neironu tīkliem un tā tālāk, bet izmantojot
algoritmus, kurus var izskaidrot, piemēram, noteikumu dziņus, jeb rules engines, ja, veidojot dažādus risinājumus. Un atgriežoties pie šī pirmā jautājuma, atbilde noteikti slēpjas sadarbībā. Ja, jo katrs atsevišķi, it sevišķi, ja mēs neesam giganti kā Google, ja, vai tur Microsoft, tādi ļoti lieli, ar ļoti lielu klientu skaitu un tā tālāk, mēs nevarēsim ieguldīt šajos risinājumos pietiekami daudz, lai izveidotu tādu konkurētspējīgu risinājumu pat priekš, kaut kādu iekšēju procesu optimizācijas. Tāpēc ir jāsadarbojās, ir jāapmainās ar pieredzēm. Protams, ka Likta arī ir platforma, kur notiek šī apmaiņa ar pieredzēm, bet noteikti tā ir tā atbilde uz jautājumu, kā saprast lietu patieso vērtību, caur šo kooperāciju un varbūt vairāku organizāciju darbu pie viena projekta. Jā, paldies! Aldi, paldies, Aldi, paldies, Aldi.